Elektriskam automobīlim tomēr ir kāda priekšrocība. Elektriskam automobīlim šeit zem motora pārsaga nevar pārplīst nedz dzinēja siksna, nedz dzinēja ķēde, kas nu kuram tur ir ielikts. Šeit zem elektriskā automobīļa motora pārsaga mēs varam tikai pietupties un izvilkt ārā vienu štepseli. Nu, vienu lielāku, mazāku, kur nu vajag piesprausties, to te ir daudz. Vispārējais ir kā jau elektriskam automobīlim. Cita lieta ir automobīļa ar iekšdedz dzinēju, kuri vēl ar vien ir nopietnā pārsvarā. Un tur jau viss ir slikti, it īpaši tad, ja plīst viens no minētajiem piedziņas veidiem – siksna vai ķēde. Tad tas var izmaksāt milzīgu naudu vai pat automobīļa pilnīgi bojā eju, ja neatmaksājās tur vairs kaut ko labot. Un bieži vien tā tas arī ir. Bet labāk par visu pēc kārtas. Vai arī jūs esat kādreiz redzējuši auto pārdošanas sludinājumu, kurā pārdevējs stāsta, ka tikko pirms pašas pārdošanas ir nomainīti visi darba šķidrumi, ir nomainīti bremžu kluči, ir nomainīta eļļa un filtri un, protams, arī siksna. Jā, starp citu, es nekad neesmu redzējis sludinājumu, kurā būtu teikts, ka ir nomainīta ķēde. Acīm redzot, par to vispār neviens neaizdomājās, vai arī domā, ka ķēde ir mūžīga. Nekā, mīlīši, nebija. Kāds mans sens paziņa atsūtīja mani video no sava automobīļa dzinēja. Turklāt nepavisam ne no tāda automobīļa, kurš pasaulē jau ir redzējis daudzus 100 000 kilometru un piedzīvojis pāris 10 gadus. Automobīls pilnīgi jauns tika iegādāts kādā no Latvijas autotirdzniecības vietām. Jā, ar visu garantiju, bet tā kā brauca dāma un daudz ar viņu nenobrauca, tad garantija beidzās, bet automobīļa nobraukums bija vien nepilni 100 000. Tajā brīdī, kad pārplīsa dzinēja ķēde. Un tas premium klases automobīlim, kurš ražots Vācijā, un visnotaļ skaitās labs braucamrīks pie 97 000 nobrauktu kilometru. Vai tas nešķiet jocīgi? Ņēma un pārplīsa. Mūsu stāsta gadījumā auto īpašnieks ir puisis, kuram abas rokas nav kreisās, tāpēc viņš ņēma un šo te dzinēju izcēla ārā, pats arī visu tur sadarīja, un automobīls kalpo vēl ar vien skaisti un laimīgi. Ja tā tas nebūtu, tad droši vien šī auto īpašniekam vai īpašniecei nāktos atteikties no vairākiem tūkstošiem eiro par automobīļa remontu. Tāpēc man tāds atgādinājums visiem tiem, kas iegādājās lietotu automobīli un kurš paļaujās uz to, ka pārdevējs ir ierakstījis, ka tur viss ir nomainīts. Ak, šausmas! Lai kas tur būtu nomainīts vai kas tur nebūtu nomainīts, mēs to zināt nekādi nevaram. Un labāk tomēr to ir izdarīt pašiem. Un izdarīt noteikti, jo pretējā gadījumā var sanākt kā šeit, šajā reizē. Un pēc tam mēs varam sūdzēties, cik negodprātīgi ir pārdevēji vai vēl kaut ko, bet patiesībā mēs neizdarījām visu, kā nākās. Atceramies, ka mūsdienu automobīļi nav tie, kas pirms 30 gadiem, kuriem kā uzlika to siksnu vai ķēdi, tā arī viņš pēc 3 miljoniem nobraukt kilometru ar to pašu ķēdi vai siksnu aizgāja pa skuju taku. Mūsdienās viss ir savādāk. Esiet piesardzīgi un sekojiet līdzi. Un ar citu siksnas vai ķēdes nav vienīgais mezgls automobīlī, ar kuru tā var sagadīties. Galu galā tur vēl ir arī turbīnas, tur vēl ir arī pats dzinējs un daudz citas lietas, kuras arī mēs esam pieraduši, ka kalpo gadu simtiem. Nav tā. Nav. Lai visiem veiksmīgs ceļš, lai labi nopirkt automobīli un mācieties no mana bērnības un jaunības drauga
bēdu stāsta, nevis no savas pieredzes. Tā būs daudz ekonomiskāk, izdevīgāk, vai ne?